robotika un dronu pilotēšana un konstruēšana faktiski šī procesā bērni apgūst ļoti svarīgas iemaņas nākotnes darba tirgumu. Sabiedrība iet digitalizācijas, automatizācijas, robotizācijas virzienā dažādās tautsaimniecības jomās. Sākot ar mašīnu būvi, arhitektūru, projektēšanu, lauksaimniecību, komunālajām sfērām, medicīnu, iemaņu izmantošana būs ļoti plaša un aizvien plašāka. Mūsu skolas ir Latgalē, piedalās desmitmācību iestādes no Balviem, Balvu novada, Līvānu novada, Preļu novada, Ludzas novada un arī Daugavpils universitāte. Un no Lietuvas mums partneros pretī ir skolas no Visaginas un skolas no Ignalīnas. Projekta ilgums notiek apmēram 23 mēnešu garumā, un šajā laikā ļoti intensīvā režīmā notiek pulciņi, skolotāju apmācības, mācību līdzekļu sagatavošana, izdošana, kas ļoti svarīgi, jo šobrīd trūkst mācību līdzekļu latviešu, lietuviešu valodās. Tādu līdzekļu faktiski nav. Mēs ar šo parisināsim ne tikai Latgales lietu, bet arī kopējo Latvijas lietu.